Romans Reņķis ir hokeja entuziasts, kurš ne tikai braukā uz Belfastu, lai spēlētu ledus hokeju, bet arī vada hokeja klubu Latvijas Hawks, darbojas Īrijas hokeja federācijā un ir ieguldījis gan prāvas naudas līdzekļus, gan brīvo laiku, lai panāktu, ka Īrijā būtu arī sava ledus halle. Iemesls bija vienkārši atbraukt uz 2 gadiem, piepelnīties un iekrāt nedaudz naudu, braukt atpakaļ. Bet izvērtās pavisam savādāk. Es tikai prieku pēc ar draugiem uz dīķiem, ziemā, kad bija ziema, kad bija aizsaluši, tad mēs spēlējām uz ezeriem, uz dīķiem un tādās, bet tikai skatījos hokeju, bet nekad man nebija tāda iespēja, lai braukt uz treniņiem, vai, man liekas, ka tas bija 2006. gads, kad Dundalkā atvēra ledus halli pirmo. Tā bija vispār pirmā full size, pilnizmēra hokeja laukums, Īrijā pirmais, kas bija. Toreiz jau pašā sākumā tur izveidojās ne tik viena komanda, tur bija... Mēs iesākam latviešu klubu, kurā bija viena komanda, bet tur dažu mēnešu laikā izauga līdz 4 komandām. Ja bija dažādi līmeņi, bija tādi, kas bija sākuši, bija tādi, kas jau bija nedaudz spēlējuši, bija tādi, kas bija profesionāli spēlējuši, tur pēc tie līmeņi bija ļoti dažādi. Un kā latviešiem hokejs visu laiku ir bijis tāds svēta lieta, un visu laiku visi ir fanojuši skatījušies, un tāpēc ir parādījies ļoti daudz gribētāji, kas ne tikai gribēja skatīties, bet gribēja paši paprovēt. Es biju viens no tiem, kas paprovēja, un kas arī iegāja tajā un saslima to un palika līdz šim brīdim. Kamēr tas bija Īrijā, tas bija vienīgais laukums Īrijā, tad vēl diezgan daudz cilvēks varēja atļauties, bet upurēja to laiku un brauc uz tiem treņiem, brauc uz spēlēm. Bet, diemžēl, kad Īrijā 2010. gadā viņš aizvērās ciet, tur bija vairāk faktori, kāpēc aizvērās ciet. Tad vienīgais ledus laukums palika Ziemeļīrijā, kas ir 170 km no Dublinas. Līdz ar to tie gribētāji ir daudz, bet nav tik daudz tie trakie gribētāji, kas ir mieru braukt tādu gabalu un spēlē hokeju. Es jau neesmu viens, ir vairāk, es esmu viens no viņiem, jā, bet mums tāpatās vēl ir 2 komandas, arī mums ir 2 līmeņi, kur ir vairāk tā kā pieredzējušie spēlētāji, un otrs līmenis, kur iesācēji, kas mācās vairāk un kam patīk tas. Īrijā tā situācija diezgan bēdīga, tāpēc, ka, ja nav ledus laukums, pat viens, tad tā situācija pārāk spīdoša nevar būt. Un tas ir arī pie kā es strādāju, man tur ir vairāk, man tā kā atbalstīja un draugi un kolēģi. Mēs cenšamies, sasniegt mūsu mērķi un uzbūvēt to ledus laukumu, lai mums pašiem būtu, kur spēlēt, bet tas būtu vairāk, lai būtu tā, ka mēs gribētu dot iespēju bērniem, tā kā attīstīt to sporta veidu un viņiem, lai būtu vispār iespēja spēlēt un lai būtu, iespēja paprovēt to. Uztaisīt vienīgo halli Īrijā pagaidām, kas būtu vērsts uz to, lai būtu profesionāli treneri un būtu iespējas. Jā, Īrijā hokeja federācija ir, bet es arī zinu to, ka viņiem pašiem nav viegli strādāt un kā pastāvēt kā federācijai, ja viņiem nav pat savus halles, viņiem pašiem kā savu spēlētāju īsti nav, bet viņiem ir īri, kas dzīvo Amerikā, Kanādā un Šveicē vienalga kur, un tad viņi uz to, kad tie čempionāti notiek, ne augstākā līmenī, bet kad notiek čempionāti, tāpatās tie viņi spēlētāji sabrauc un viņi tur piedalās. Kā es teiktu, atbalstīt viņi man atbalsta tādā situācijā, kad, ja man, piemēram, vajadzīgs kaut kādas rekomendācija vai kaut kāds, savādāks tur, viņi man tādā veidā var atbalstīt, bet viņi nekādā veidā nevar finansiāli atbalstīt to, jo viņi paši cīnās ar valdību, kur valdība viņiem prasa tur parādīt, ka jums ir, gribētāji parādīt, ka jums, ka par to ir interesi, bet viņi nevar parādīt, ka viņiem ir interesi, jo nav jau kur parādīt to, jo viņiem pašiem, diemžēl tā federācija pašai, viņiem nav, tāpat jau kā arī, es domāju, lielākā daļa pasaulē federācijām nav tāda resursa, lai viņi, vai pat es pat nezinu, vai vispār pasaulē tā kā federācijas, pašas ir īpašnieki kādām ledus hallēm. Parasti federācijas darbs ir pavisam savādāks. Federācijas organizētas ar pasākumus, skatās tur čempionāts, tur pasaules vienalga kādas veida turnīrs.
federācijas darbs nav tur būvēt halus, bet viņi it kā atbalsta mūs tajā, lai mēs uzbūvētu halu. Viņi to ļoti labi augstu novērtētu, ja tas tiktu izdarīts. Es nevaru teikt, ka tas ir tik daudz, kā varbūt tas financiālais. Tas financiālais varbūt nebūtu tik daudz. Tas lielākā problēma ir, kā salikt to puzli, tā kā, lai tas viss legāli strādātu, jo Īrijā tomēr ir ļoti liels problēmas ar apdrošināšanu. Es domāju, tā ir viena no lielākām problēmām, jo beigās neviens negrib likt ne savu pārākstu, ne uzņemties kādu atbildību, ja kaut kas pēc tam var, tur notikt. Un, uz doto momentu mūsu apdrošināšana ir 240,000 gadā, kas mums ir jau vajadzīga. Tā ir tāda summa, kas mums vajadzīga no sākuma pirms vispār atveram halu, jo mēs pat nevaram noslēgt līgumu ar zemes īpašnieku vai ar pašvaldību, ja mums nav apdrošināšana. Tas ir tas, kas mums vajadzīgs jau pašā sākumā. Līdz ar to, ja mēs ar to apdrošināšanu samaksām, mums jau tas celtniecības process var ievilkties varbūt pat 6 mēneši un vēl ilgāk. Un kamēr varbūt hala būs uzcelta, ja būs vajadzīga nākšā apdrošināšana. Un atkal 240,000 būs vajadzīgi, ja nekas nemainīsies. Varbūt, ja būs 300,000. Tāpēc tā būvniecības varbūt daļa, tas varbūt nemaz nebūtu tas pat trakākais. Iekārtas mums viss, pa lielam mums visi, mēs varētu halu uzsāsīt kaut to jau rītā, ja mums būtu vieta, kur to izdarīt. Bet dēļ tā, ka tieši tā apdrošināšana un tā vieta mums nav, bet mēs nevaram dabūt vietu, jo nav apdrošināšana, tas viss ir tāds aplis. Vēl viena iespēja ir visu darīt 100% privāti. Nopirkt pašam zemi un pašam savu zemi taisīt un pašam uzņemties 100% risku. Tas ir viens veids, kā to izdarīt. Bet tur ir, tad arī, diemžēl, vajadzīgs lielāks naudas, jo Īrijā zeme ir dārga. Leduskalē zemi vajag daudz, un vieta ir ļoti svarīga arī. Es domāju, braukšana īsti neviena problēma nebūtu. Vienīgais tas, lai tas nav jābrauc tur 200 km vai 300 km. Ja tomēr varbūt ne tik daudz, kā tā nauda būtu tur cilvēkiem svarīgi, bet tieši tas laiks, ko viņi patērētu tajā ceļā. Un tāpēc labāk tas būtu, ja būtu kaut kur tuvāk Dublinai, jo vienalga, kuri halli, vienalga vai tā halli Latvijā vai Īrijā vai Kanādā, jebkurai hallei ir ļoti lielas izmaksas. Un tāpēc ir vajadzīgs pēc iespējas apdzīvotākā vietā. Es esmu 100% pārliecināts pats, kad sponsors to ieguldīto summu, ko viņš ieguldītu, atpelnīt apakaļ 5 gados. Bet, diemžēl, es to nevaru nekādīgi ne pierādīt, ne savādāk to apstiprināt, kamēr es neesmu to izdarījis un kamēr man nav ko pierādīt. Es tam pats ticu, bet, diemžēl, investori, kam nauda ir un kam nav tik liels, var teikt, ne zināšanas, ne arī informācijas par to hokeju vai vispār par ledus sportiem. Viņš tā skeptiskāk uz to visu skatās. Ir gan šeit, gan Latvijā. Ir sponsori, ir no visuriens man it kā, bet es saku, katram ir tā kā savu kritēriju. Jo katrs grib savus garantijas. Diemžēl man nav tāda sponsora, kam ir mājās 3 miljoni vai 5 miljoni, ka viņš kas galvu un nezinu, ko darīt ar to naudu. Diemžēl tāda sponsora man nav. Federācija teica, ka viņi mēģinājuši, viņiem tur nekas nesanāk, bet vai arī, kā tie sponsori teica, vai tā federācija kaut ko dara nepareizi, vai viņi nav izpadarījuši, bet viņi atkal, tuvākā laikā viņi atkal, ieradīsies Īrijā. Kā es pats teicu pašā sākumā, ka man hokejs ir, man patīk hokejs pašam, bet man pašam nekad nebija iespēja, kā bērnam, piemēram, iet uz treniņiem, braukt un spēlēt un trenēties. Bet es zinu, ka Īrijā arī daudz bērnu visu laiku dzimst un aug, un es gribētu to tā kā, es vismaz gribētu tā, lai tāda iespēja būtu bērniem. Jo tāpatās, kā es saku, uz dodu momentu pašam patīk spēlēt, tas viss ir ok, mēs kaut kādā līmenī tur spēlējam, bet es daudz labprātāk gribētu arī pēc 5-10 gadu iet un varbūt skatīties to hokeju. Ģimene viennozīmīgi ir, viņi ne tik daudz kā atbalsta, bet viņi vairāk varbūt ciešot tā, ka man tāds fanātisms ir tas hokejs. Jo teikt, viņi atbalsta, bet viņi, kā savā ziņā viņi atbalsta arī viņi jau, viņi piecieš visus tos
tas laiks, cik es esmu prom un cik es daudz vēl tam hokejam, cik daudz es veltīju visām tikšanās un pārējām lietām. Tur labāk, lai mērķi lieli, ja sanāks, es ceru, ka sanāks, bet, labāk, lai mērķi liels, nekā vispār nav mērķis.